Mani sauc Zorgus. Es esmu cilvēks, kas ir nomainījis savu vārdu, lai pateiktu, ka mēs varam būt dažādi. Mani sauc Arsta Rulsmirus. Sanāk zināms kā Gustavo, jeb Gustavs Butelis. Skaitlis ir 3. Kā ierasts, katru mēnesi mēs tiekamies Rīgas Tālmācības vidusskolas profesionālās pilnveides izglītības programma Panākumu universitāte lekcijā. Pārsteidzošie jaunumi ir tādi, ka mums ir jauna mājaslapa Panākumu universitāte.lv. Un tajā jūs varat skatīties visas šī gada video lekcijas. Un pēc lekcijas jūs varat izpildīt ieskaiti un novērtēt savas zināšanas, kā jums ir veicies ar izpratni. Šai Panākumu universitātei ir tas lielākais plus tas, ka runā atpazīstami cilvēki, bet tie cilvēki, kur arī varbūt jaunībā ir apdedzinājušies, bet izsitušies, iemācījušies pareizi tālāk savu dzīvi virzīt, gan biznesā, gan citās visās nozarēs. Jā. Viņi ir populāri, viņiem veicās šis biznes, un jaunieši no tā mācās. Viņiem patīk šīs visas lietas. Viņi ļoti augstu novērtē to. Lektori mums māca domāt savādāk, neierasti, ne jau tā kā ir pieņemts, bet tā, ka ir jābūt kreatīviem un oriģināliem, lai izsistos uz augšu. Man viņi dod jaunas zināšanas, iespēju uzzināt ko jaunu, un arī rekomendāciju, lai es varētu tikt uz citām augstākām izglītības iestādēm. Mums bija jāmaina vietas un jāsēž pie citiem cilvēkiem. Tas likās ļoti interesanti. Varēja arī iepazīties, apskatīties pie kāda jauna, vienkārši iepazīties pie visam svešu cilvēku, ar kuru visticamākais nebūtu savādāk iepazinusies. Noteikti atnākat, arī tu, jā. Un, lai arī sākumā iespējams, ka mums būs visiem tā skepsis, kā man bija, bet tomēr katram atrodas šeit kāda lieta, kas pieķerās un liek pārdomāt par to visu, kas dzīve ir un kas nav svarīgs. Tā kā mēs personiski stāstam par personisko, tā ir arī tā realitāte, kas interesē cilvēkus un ir jaunieši. Un tajā brīdī laikam ir vieglāk sakonektēties ar to, kas stāsta. Panākuma atslēgas jau vienas kā tādas varbūt īsti nav. Varbūt ir kaut kādi atsevišķi principi, ko tu vari mēģināt likt lietā. Es mēģināju nodefinēt kaut kādus 10 punktus. Atbildība, komunikācija, sadarbība, ētika, kur ir zinātnes principi par to, kas mēs tādi esam, kur ir empātija, tolerants, ka šādas īpašības ir cilvēkiem, to kopums ir tā panākuma atslēga. Un ka mums ir jāmācās dzīvē darīt, nebaidīties kļūdīties un attīstīties un jābūt gataviem visu laiku mācīties. Pamatvēstījums bija tas, ka ir jānodefinē mērķis sākotnēji viens, uz kuru virzīties, bet procesā ir vienmēr jābūt gatavam to mērķi pārdefinēt. Jo līdzīgi kā mums ir tendence pieķerties cilvēkiem vai pieķerties kaut kādām lietām, mums ir arī tendence pieķerties kaut kādiem konceptiem, kas mums kļūst ērti. Vēl kāds pateiks tam cilvēkam, kas bija šodien zālē, vēl kāds pateiks, un pēc 10. reizes viņš to sadzirdēs. Un šī lekcija bija viens no maziem grūdieniem iespējams. Gribu aicināt visus Panākumu universitātes dalībniekus koncentrēties uz ļoti patīkamu pasākumu, kas būs tikai labākajiem. Tas būs konkurss. Un konkursa nosacījumi mums tiks izsūtīti janvārī.